Transplantēta orgāna, kāpēc sirds transplantācija, piemēram, kāpēc viņš sajūt to cilvēku, kā ir šis orgāns? Kuru transplantāciju? Cilvēkam transplantācija. Sirds ir cits dzīves organisms. Enerģētika arī tiek transplantēta, jo sirds veido atsevišķa enerģētika. To vēlreiz, kas ir atmiņas? Atmiņas neeksistē cilvēka ķermenī. Atmiņas neeksistē cilvēka smadzenēs. Par to mēs esam runājuši, mums neesam teikuši, diemžēl, atvainojamies, ka jūs esat nedzirdējuši to. Atmiņa neeksistē cilvēka ķermenī. Nevienā vietā neeksistē cilvēkam atmiņa. Cilvēka ķermenī eksistē sajūtas, kas jūs to sauktu channelingo atmiņu. Jums ir atļauja jau ģenētiski strukturizēta prāta visās jomās, ka tas, ko esmu pieredzējis, es drīkstu atcerēties. Nes kāpēc es viņu aizmirstu dažreiz. Ja jūs atcerētos visu, kas notiek, un ja tiešām atmiņas eksistētu prātā, jūs nekad neko neaizmirstu. Tā kā jūs esat devuši atļauju atcerēties tikai to, kas ir noticis ar mani, tikai no dzimšanas līdz šim brīdim, jūs varat piekļūt informācijai, caur sajūtām. Jūs no sākuma atceraties sajūtu, un sajūta piekļūst atmiņas bildēm un vēl vairāk atmiņas sajūtām. Ja jūs transplantējat orgānu, jūs transplantējat ar enerģētiku, kas ļauj piekļūt šīm te, jo tie orgānā ir tā sajūta, un tā sajūta savienojas ar to atmiņu. Atmiņa netiek transplantēta. Tiek transplantēta enerģija. Sajūta, enerģija ir sajūtas. Sajūtas, kas jūs salāgo ar to noteikto atmiņu vai frekvenciju, un jūs viņu varat downloadot. Kāpēc pazūd atmiņa? Viņa, kur pazūd atmiņa? Viņš neatcerās. Piemēram, ko viņš neatcerās? Neko neatcerās. Tik daudz jūs atceraties? Vārdu neatcerās. Nav vajadzības. Viņš pats izvēlās, vai tas viņam ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs. Dzīves vietu. Es dzīvoju tur, un es aizmirsu, kur es dzīvoju. Jā. Pazūd kanāls? Skan ir ļoti interesants stāsts. Es dzīvoju visu laiku konkrētā vietā, aizgāju no mājas, esmu veikalā, es aizmirsu, kur es dzīvoju, vai šis ir tas jautājums? Jā. Tā ir personība dubultošanās, dalīšanās, kurā pārslēdzas cita personība. Tā citai personībai nav šī pieeja šai vietai. Tas notiek ļoti bieži ar jums katriem individuāli. Ne jau atmiņas zudums, bet pārslēgšanās. Arī šeit ir ļoti burvīgs piemērs. Kā rodās idejas? Bērni. Jūs pieredzējat, kā rodas idejas. Jūs varat paskaidrot, kā jums radās ideja šo jautājumu, kad jūs dod. Es nezinu, no kurienes viņi rodās. Viņi vienkārši. Tu neredzi, no kurienes viņi rodas. Nevis es nezinu, no kurienes viņi rodas. Bet tu vari sajust, no kurienes viņi rodas. Bet sajūtu, nē, es gribu redzēt. Vai idejas pasviež kādas citas būtnes arī? Ļoti bieži. Un priekš kā viņas tā dara? Tāpēc, ka jūs gribat ideju. Un viņas grib redzēt to izpausmi? Jūs dodat atļauju idejai. Es gribu saņemt kaut ko jaunu, kaut ko interesantu. Dodiet man informāciju. Ja? Ar laiku tas atnāk. Ātrāk vai vēlāk vai uzreiz. Jūs paši pieprasiet. Ļoti bieži. Citreiz gadījumi, ka jūs neesat to pieprasījuši. Tāda nav. Bet ir ļoti vajadzība tieši pamest jums ideju, kas var mainīt jūsu tālāko plānu, tālāko rīcību. Tālāko virzību.